Šis dzīvoklis ir 52 kvadrātmetri, 2 istabas, 1 istabas studio un uzreiz priekštelpā jau mums sagaida vannas istabas durvis, kas ir pilnībā ieblendējušās sienā. Viena no telpām ir 25 kvadrātmetrīga viesistaba apvienojumā ar virtuvi, kur jūs varat iekārtot pēc savām izvēlēm, pilns ar rozetēm vispārējo. Kas ir interesanti, šajā mājā pilnīgi visos dzīvokļos un visās istabās ir apslēptas grīdlīstes. Tas ir visticamāk, lai jūs neatdauzīt lieki kājas un nedaudz plašāka sajūta arī. Un otra, kas ir guļamistaba, ir 15 kvadrātmetri. Šeit ir labs stūrīts, ļoti plaša un gaiša telpa arī ar lieliem logiem. Un, kas ir ļoti interesanti un svarīgi visās šajās dzīvokļos, šajā mājā, arī šajā, ir apkure caur telefonu, kas nozīmē, ka tas ir ļoti ekonomiski. Un parketa grīdas. Nedaudz specifiskāka un interesantāka telpa, kas ir tikai šajā dzīvoklī, ar logiem vērstiem principā visur apkārt, gandrīz 360 grādos uz ielu. Skaņas izolācija ļoti laba. Un uzreiz arī kā balkons strādā izēj uz pagalmu, kas ir nožogots. Un šeit jūs varat ierīkot mazu galdiņu, pastrādāt atmosfēriski, kad līdz lietus vai sniegs, palasīt grāmatu, padzert tēju no rīta, saulīti pabaudīt. Forši.